Rubrikā Esiet veseli Rīgas pilsētas 2. slimnīcas jaunumi. Dienas stacionāri palīdz aizņemtiem cilvēkiem rūpēties par savu veselību. Šis pakalpojums kļūst par arvien pieprasītāku no pacientiem, kas priekšroku dod profilaktiskai ārsteišanai. Dienas stacionārs ir lieliski piemērots to cilvēku ārsteišanai, kam nav nepieciešama diennakts medicīniskā personāla uzraudzība. Atrašanās dienas stacionārā ir ērta iespēja saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, būtiski iekonomējot finanses un laiku. Dienas stacionāru par daudzsološu medicīnisko pakalpojumu sniegšanas jomu uzskata Rīgas pilsētas 2. slimnīcā. 2. slimnīcas stratēģiskais plāns paredz dienas stacionāra attīstību, kas ir saskaņā ar Veselības ministrijas direktīvām. Mēs piedāvājam dažāda veida traumatoloģiskās un ortopēdiskās operācijas. Pie mums dienas stacionārā ir ļoti komfortablas palātas, īpaši paredzētas pacientiem ar kustību aparāta traucējumiem. Pacientu iemaksa dienas stacionārā ir 5 lati un iemaksa par operāciju ir 3 lati. 2. pilsētas slimnīcā strādā kvalificēti dažādu medicīnas nozaru speciālisti – traumatologi, kardiologi, neirologi, ortopēdi, ķirurgi, kā arī citi ārsti praktizē gan konsultatīvajā poliklinikā, gan dienas stacionārā. Strādā osteoporozes kabinets, tiek veikta sāpju terapija. Atbilstoši mūsdienu prasībām ir aprīkota intensīvās terapijas nodaļa, 5 operāciju zāles, kā arī kliniskās diagnostikas laboratorija un fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļa. Slimnīcas personāls rūpējas par savu pacientu komfortu. Tam paredzēta 3-reizēja ēdināšana tikai par 2,5 latiem dienā. Katrs pacients var izvēlēties ēdienu pēc savas garšas. Ar Rīgas domes un Eiropas fondu atbalstu slimnīcā tiek veikti remontdarbi. Pašreiz Rīgas 2. slimnīcā notiek aktīvi remontdarbi, kuros tiek uzlabot gan uzņemšanas nodaļa, gan arī nomainīts jumts. Tas rada tādas īslaicīgas neērtības pacientiem nokļūt slimnīcā, taču joprojām slimnīca aktīvi strādā, joprojām iestājās pacienti pēc traumām, joprojām strādā mūsu konsultatīvā poliklinika, kurā mēs pieņemam pacientus gan ar ārstēšanos vēlāk jau pēc traumām, gan arī pacienti ar kaulu locītavu sāpēm. Remonta laikā īpaša uzmanība tika pievērsta komfortam cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izremontētajās telpās ir uzstādītas jaunas automātiskās durvis un jauna ventilācijas sistēma. Toaletēs ir uzstādīta īpaši ērta un specializēta santehnika. Tuvākajā laikā tiks pabeigta jaunākās medicīniskās iekārtas montāža, kas paredzēta diagnostikai izmantojot mūsdienīgas metodes. Piemēram, kaulu un locītavu patoloģiju diagnostika tiks veikta ar pēdējās paudzes datortomogrāfijas palīdzību. 2. pilsētas slimnīcā visu veidu medicīniskajiem pakalpojumiem ir pieņemamas cenas. Pie tam slimnīca sadarbojas ar daudzām apdrošināšanas sabiedrībām. Sīkāka informācija par speciālistiem un medicīniskajiem pakalpojumiem mājaslapā www.slimnīca.lv.